Gulbenes novada bibliotēka šogad iesaistījās projektā Iedvesmas bibliotēka, kas ar finansiālu atbalstu esošās bērnu un jauniešu lasītavas telpas ļāva atjaunot, pilnveidot, labiekārtot. Gada nogalē projekts noslēdzies, un bērnu un jauniešu lasītava no jauna tika svinīgi atklāta. Vajadzība, kāpēc vispār radās pēc pārmaiņām, mēs saprotam, ka bibliotēkā vide novecoja. Morāli, fiziski tā bija nokalpojusi, un caur šo projektu radās iespēja mums atjaunot bērnu un jauniešu lasītavu. Projekta atbalstītāji ir Latvijas Finieris, un viņi mūs atbalstīja ar ziedojumu tieši materiālu ziņā. Un šo materiālu ļoti prasmīgi pārvērta mēbelēs Gulbenes novada galdniecība, RCI Gulbene, un mums tapa lieliskas mēbeles tieši šai lasītavai radītas. Bet būtībā telpa ir pilnībā pārvērtusies, ir veikts gan kosmētiskais remonts, tātad sienas krāsojums, grīdas, segums, absolūti viss šeit ir pilnīgi mainīts. Projektu Iedvesmas bibliotēka organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība, un Latvijā tas tiek īstenots jau 2 gadu garumā. Tas princips ir tāds, ka mēs esam iegūši no ziedotājiem finansējumu, ko mēs esam novirzījuši. Mums ir vairāk virzienu šim projektam, un mēs griezāmies pie visām Latvijas bibliotekām, un tas princips ir tāds, ka ja bibliotekā ir šāds sapnis, un konkursā pie mums griežoties biblioteka gūst atbalstu, tad mēs uz pusēm ar pašvaldību finansējam projektu īstenošanu. Tā skaistā puse vēl ir tāda, ka mūsu biedrības biedru vidū ir vairāki arhitekti, pieredzējuši, izcili savas tiešām profesionāļi, un viņi ir labprātīgi piedalījušies. Viņi gan vērtē ienākošos projektus, gan konsultē bibliotekārus projektu īstenotājus uz vietas pašvaldībās, reģionos projektu īstenošanas laikā, konsultē tieši par to pašu dizainu, par mēbeļu izveidi, par materiālu izvēli, par toņiem, par visu, kas ir vajadzīgs bibliotēkai, un līdz ar to top ļoti skaisti projekti. Šobrīd Gulbenes novada bibliotēkas lielākais izaicinājums būs spēt jaunajās telpās uzņemt visus lasīt gribētājus, jo, kā stāsta Gulbenes novada bērnu un jauniešu bibliotēkas nodaļas vadītāji, pēc Covid pandēmijas jūtams lasītāju pieplūdums, un šobrīd bibliotēku katru dienu apmeklē aptuveni 40 līdz 50 bērnu un jauniešu, kā arī aktīvs esot jaunās ģimenes. Pie mums uz bērnu bibliotēku nāk daudz ģimeņu, tiešām daudz. Sevišķi viņas nāk arī no rītiem, un tad arī šī lasītava tiks izmantota visticamāk. Un nāk no tādiem, kas rāpo bērniņiem, kas tikko ar kājiņām sāk iet. Tā kā, es domāju, ka tā vide ir ļoti svarīga. Un bibliotēka kā vide, kā lasīšanas vide ir nenovērtējama, es teiktu. Un arī grāmatas mēs pērkam, mēs varam būt lepni. Pērkam faktiski visas grāmatas, kas ir piedāvājumā, un es jau pat teiktu, ka es jau skatos, kuru grāmatu ir vērts pirkt un kuru varbūt nemaz arī nevajag pirkt. Bet tādas labas grāmatas pie mums šeit Gulbenē ir visas. Un jaunā telpa noteikti veicinās ne tikai grāmatu lasīšanu uz vietas, bet arī ļaus turpināt organizēt līdz šim iesāktos Gulbenes novada bibliotēkas pasākumus. Pēdējā gadā mēs esam iesākuši tādu lasām stundu ar slepeno viesi. Mums sestdienās notiek 1 reizi mēnesī lasām stundu ar slepeno viesi, par ko nezin bērni, kas tas būs. Tas ir kāds Gulbenē zināms cilvēks, kurš nāk kopā ar savu ģimeni, ar bērniem, ar vīrs un sievu, vai tikai mamma ar bērniem, vai tikai tētis ar bērniem. Starp citu, tētu ļoti daudz ir lasošu. Un tad arī pārējie tas, kas ir atnākuši, tie arī iepazīstās ar šo cilvēku, un ļoti jauki šie pasākumi ir. Un nākošajā gadā mēs gribam iesākt arī vecmāmiņa un vectētiņš, lasošais vecmāmiņa vai lasošais vectētiņš. Tas arī droši vien, ka notiks šeit lasītavā.